Ir ļoti daudz nobiedētu cilvēku arī jaunajā paudzē, kad viņiem sastāstīts, ka visiem labot sevišķi pret vecākiem. Tas nekad, ka tēvs dzer, bet jābrauc viņam palīgā un tas, un tagad to topošos notarta, ka grib nodzirdināt, jo viņam vajag tādas pašas kā viņš. Viņš jau nepadomā, kas ir viņš, un vai tādus pašus maz vajag. Un tad es mācu runāt pretī. Jo tad, kad tu esi izaudzis un tu proti sev maizi pelnīt, tu nevienam neesi neko parādā. Nesi. Un profesiju var mainīt nezinu cik reiz dzīvē, bet lūdzu. Ko tad mums šeit vajag, lai dzimtu bērni? Ne naudu. Kas domā, ka bērniem nauda vajag, tad tās ir pēdējās muļķības. Bērniem vajag laiku, mīlestību. Viņi ir ļoti pieticīgi, un ar viņiem vajag runāt. Šodien tak pasakas nestāsta. Nē, tā nav. Ir kas stāsta un ir kas lasa grāmatas priekšā. Ir. Bet arī citiem jāiemācās tās pasakas lasīt, un vispār es ieteiktu šodien to literatūru arī pieaugušiem, labāk lasiet pasakas nekā karaziņas. Nu ja? Padomājiet. Man tepat pie loga vakar nopirka vēl tauku bumbas, jo, ziniet, mums gan vārnām, gan žagatām arī viņas garšo, un mēs šai mājā neesam skopi. Es noteikti sev nenopirkšu, bet putniņiem noteikti nopirkšu. Tas tāpat kā Montai nopirku futbola bumbu. Nu, protams, pa lēto, ne jau tur kaut kādu. Jo tās, kas ir domātas mantiņas dzīvniekiem, tās ir tik dārgas, un man liekas, ka tās būtu Montai viens kodiens. Šita nevarēs tik ātri, bet viņa lēta. Nu, ko tad līdz tās dārgās lietas pirkt? Vai tās ir labākas? Nu, nē, taču. Nu, redziet, tur tā pasaule ir aizgājusi. Nav to patieso vērtību. Bija saruna šodien ar jaunu pāri, kas remontē dzīvokli. Nu, tagad, mīļā stundiņa, tur ir tikai tukšas sienas, tad vajag uzlīmēt tapets, vajag ievākties un pārējo pieremontēt laika gaitā. Sanāks lētāk, nebūs uz 2 vietām. Un kur te jāsteidzās? Varbūt viņiem pienācis laiks par bērniem gādāt. Un tur jau nu glaunas mēbeles nevajag. Tur vajag daudz, daudz mīlestības. Jo bērni nevērtē vecākus pēc tā, cik mašīna maksā, cik gulta maksā un cik bikses maksā. Jo bērnam tas ir vienalga. Jau pēc tam ļoti daudz pieaugušie savus bērnus jau ir sabojājuši, un viņi domā, ka viņi ļoti vērtīgi un svarīgi, tāpēc skolās vajag formas, lai nebūtu šīs salīdzināšanās un vērtēšanas. Tas tiem pašiem labākiem un gudrākiem, kur vecākiem varbūt nav tik daudz rocības, bet kuriem ir dvēseles bagātas. Nu, un jauniem zinātniekiem varbūt arī būtu laiks tos pēcnācējus radīt. Viņiem ir gudras galvas. Kad te viņi radīs, tā ka būs sirmas galvas, tad jau būs noguruši no sēdēšanas. Vienalga kā cilvēkam amats un kāda profesija, viņam jāprot atpūsties. Viņam darbs nedrīkst būt visa dzīve, jo bez darba ir arī dzīve, kas ir tik ļoti svarīgi. Un tad šie darba holiķi un holiķis, nu tā slikti arī beidz. Un kur tad viss nokļūst? Nu, turpat, kur visi citi krematorijā. Un viss? Dzīvot vajag šodien. Un strādāt arī vajag šodien. Bet tam darbam ir jābūt jēgai, nevis ķeksīšu dēļ. Tā ir tā mūsu nākotne. Mums ir daudz nevajadzīgas lietas.
un no tām mēs atbrīvosimies. No nevajadzīgām lietām. Un paliks tikai pats svarīgākais. Un kas mūsu valstī ir svarīgāks? Nu kas tad, ja ne cilvēks? Tātad jābeidz pukstēt, pīkstēt pa veciem kokiem, viņi jāzāģē nost. Viņi ir bīstami. Viņos dzīvo slimības. Gal galā meža zvēri šodien ir spēcīgi jāsamazina, jo kāpēc viņi ir tik daudz? Un tāpēc, ka viņi nāk no Ukrainas. Un jau no 14. gada. Man te vienkārši pastaigājās šakāļi. Labi, ka ne vilki. Protams, ka viņi atnāca no Ukrainas. Jo tad, kad ir šis kara troksnis, tā ir vibrācija, tā ir ļoti negatīva un biedējoša vibrācija, ko no liela attāluma dzīvnieciņa sajūt, un viņi bēga, kur acis rāda, un tā viņi nokļūst šeit. Nepavēlt Dundagas pusē lācis redzēts. Un tas noteikti ir atnācis. Jo mūsu austrumu pusē jau vēl ir ziema, lāči jau guļ, cik nu tur ir. Bet šis ir dzīvs, vesels un neguļ. Visur ir vajadzīga kārtība, arī mežā, arī uz lauka. Un lauksaimnieki nedrīkst būt apdraudēti no meža dzīvniekiem, un arī tā saucamā zaļā enerģija un zaļā domāšana, ticiet man, nemaz nav zaļa. Man izskatās viņa tāda sarkana. Ja visa pasaule sāktu domāt par rītdienu, par zaļo pasauli, tad tam visam būtu jēgas. Bet mazā Eiropa, tā ir ļoti liela muļķība. Un pie tā arī pasaule tuvākā laikā nonāks, ka nav ko te strīdēties par līkiem vai taisniem gurķiem, par augiem, kas aug vai neaug kurā katrā vietā. Vienkārši ir mazāk ķīmija lietā. Un vairāk jāiet ar kājām. Tad nebūs jāuztraucās par benzīna cenām. Un arī šis pāries. Viss pāries. Nekas nepaliks. Tikai paliksim mēs prātīgāki, jo mācību jau pirmo dabojām Covid laikā, liela daļa nesaprata. Protams, braukt ceļojumos tā ir pēdējo muļķība šobrīd, jo šobrīd pasaulē ieroči tāda, ka viņiem robeža nav. Tik daudz ir vajag saprast. Un arī tā ir sava veida atkarība. Nepārtraukt braukt ceļojumos. Un sevišķi jau katru gadu brauc uz Ēģipti. Tā ir atkarība. Tā ir bēgšana no savas dzīves, no savām problēmām. Nebēdziet, jo ticiet man, no sevis aizbēgt nevar. Un no problēmām arī nevar. Viņas tikai kļūst arvien lielākas. Pamēģiniet nebēgt. Pamēģiniet risināt. Un tad jau izdomāsiet to savu ceļu. Lai jums veicas, būšu jums blakām, priekšā pakaļā un viss apkārt. Atā!